Es nodarbojos ar Bernes ganu suņu šķirni krietnu laiku, jau kopš pagājušā gadsimta. Respektīvi, dotajā brīdī es esmu vecākā audzētāja Latvijā. Sākot no 1996. gada, kad man bija pirmais Bernes ganu suns, es esmu iepazinusi šo šķirni un joprojām turpinu viņu iepazīt, jo ļoti daudz, kas atklājas arī gadu gaitā, un katrs suns ir pilnīgi savādāks, gan pēc rakstura, gan līnijām, gan arī darba spējām un tā tālāk. Kāpēc es ar to visu nodarbojos? Man ļoti patīk atrasties kontaktā ar suņiem, man patīk baudīt dabu, un mēs ļoti daudz staigājam, kas, protams, dod iespēju man uzlabot pašai savu veselību. Mēs staigājam vidēji 4–5 kilometrus dienās, sestdienās, svētdienās, tad mēs braucam kaut kur tālāk, un tad jau ir garāki pārgājieni. Tātad es saku par savu veselību vai veselības stāvokli, es saku paldies saviem suņiem. Tas ir viens, un otrām kārtām braukājot uz dažādām izstādēm un satiekoties ar citiem audzētājiem no citām valstīm, varam pievērst tādu uzmanību, nevis vienkārši ražot kucēnus, bet mērķtiecīgi izvēlēties pāri savam sunim, nevis lai būtu melns ar melnu, bet galvenā uzmanība būtu jāpievērš šīs šķirnes, teiksim, vājajam posmam, un tas ir dzīves vai dzīvildze. Šai šķirnei tā nav īpaši gara. Vidēji Latvijā varētu teikt kādi 80 gadi, bet rokoties tālāk par ciltsrakstiem iepriekšējās paudzēs, varam atrast tādus, teiksim, pārus, kas būtu ar ilgāku dzīves garumu, un līdz ar to, ja pievērš tam sistemātisku uzmanību, tad šī te vājā vieta var tikt labota. Teiksim tā, bet tas ir rūpīgs selekcijas darbs, un to tiešām var veikt tikai, ja braukā par daudzām izstādēm, runā un sarunājas un satiek audzētājus no citām valstīm, un apmainoties informācijai, mēs visi kļūstam bagātāki. Dotā brīdī man ir 3 Bernes ganu suņi, vairāk man nekad arī nav bijis, man maksimālais skaits ir 3, bet es vislielāku uzmanību pievēršu, kā tad es teicu, savu suņu veselībai, dzīves kvalitātei. Protams, mēs arī tāpat ķemmējamies, jo 2 reizes gadā šīs šķirnes suņi met spalvu, bet bez šī te mīnusa ir arī plusiņš. Tā es varu savākt vilniņu, kas tiek ķemmēta, un pēc tam šī te vilniņa pārtop dzīves kamoliņos. Un tā arī ir viena no maniem hobijiem, man patīk adīt. Un vēl jau vairāk, kad es iegūstu dzīņu no saviem suņiem, tad man sirdī paliek mīļi un gaiši, kad es atceros, šis džemperīts man ir no tā sunīša, un tas man ir no otra sunīša, un tad es atceros arī gaišos un skaistos mirkļus, kādi mums ir bijuši. Manas audzētājs nosaukums ir Lat-Ukrim, un kucēni mums ir ļoti reti. Varētu teikt reti apmēram reizi 3–5 gados. Bet, toties rūpes par viņiem tiek uzņemtas pilnā apmērā. Un, iepazīstot savus kucēnu jaunos saimniekus, mums nodibinās ļoti labi kontakti, un es vienmēr esmu atsaucīga pret jebkādiem jautājumiem vai prasībām no jauno saimnieku puses, jo mans mērķis ir izaudzināt labus, veselīgus un skaistus šīs šķirnes suņus.